Uh, Tātad pats svarīgākais, ar ko man likās, ka būtu jāsāk, tas ir konkursā termiņi. Pieteikumus mēs gaidām līdz 28. marta, pulksten 23:59. Un ko es uzsveru vienmēr, kad es stāstu par kultūra kapitāla fonda konkursiem, tad lūgums ir šo datumu ievērot, jo pēc šī datuma pieteikumu nevar iesniegt nekādā formā, ne oficiālā vēstulē, nekādos citādākos veidos. Tā kā lūdzu ņemt vērā, ka tas gala datums ir 28. marts. Tālāk es saprotu, ka šo prezentāciju laikam viņa būs atrodama arī Nacionālā kultūras centra mājaslapā, un tādēļ te ir arī redzama saite uz Kultūra kapitāla fonda mājaslapu, kurā ir atrodams gan mērķprogrammas nolikums, gan arī detalizētāki atrodama. Detalizētāk atrodama informācija par šo mērķprogrammu, arī kuratoru kontaktu informācija. Tas būs arī vēl tālāk slaidos, es pastāstīšu. Kas vēl būtiski ir, kad programmas rezultāts būs pēc 24. aprīļa, faktiski aprīļa beigās. Un saskaņā ar nolikumu ir jāņem vērā, ka šajā mērķprogrammā mēs sagaidām projektus, kuru maksimālais īstenošanas beigu termiņš ir nākamā gada 30. novembris, bet tas nenozīmē, ka jums tagad ir jāveido tādi projekti, kas noteikti tiks īstenot līdz 30. novembrim. Tas ir ilgākais termiņš, kādā projektu var īstenot, bet kas gan ir jāņem vērā, ka kaut kādām aktivitātēm noteikti ir jābūt arī 25. gadā. Nu, vismaz projekts, pat ja jums ir tā, ka jums projekta kulminācija vai kāds pasākums notiek 26. gadā, iestrādnēm jau ir jāuzsākās 25. gadā, kad tiek piešķirts projekta finansējums, projekta īstenošana arī ir jāuzsāk. Tātad par termiņiem būtiskākais šobrīd ir 28. marts, kad ir pēdējā projekta iesniegšanas diena. Un tad jau detalizētāk par pašu programmu. Programmu mēs esam izstrādājuši ciešā sadarbībā ar kolēģiem no Nacionālā kultūras centra, un tas galvenais programmas mērķis, kā viņš arī nolikumā ir formulēts, ir stiprināt to kopienu kapacitātu un darbību, kas nodrošina nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību. Tas ir programmas kopējais mērķis, un tālāk es arī pastāstīšu. Programmas mērķis tiek tālāk sadalīts 3 apakšmērķos, lai sasniegtu to, kas mērķī ir noteikts. Programmas kopējais finansējums arī šogad, tāpat kā 2024. gadā, ir 450 000. Finansējums nav sadalīts starp apakšmērķiem. Nav tā, ka katram no apakšmērķiem būtu kāda iezīmēta summa, bet, protams, eksperti vērtējot projektus, tam seko līdzi, lai nebūtu tā, ka dominētu kāds no tālākiem 3 apakšmērķiem. Tas finansējums tiek sadalīts daudz maz tā, lai nosakts būtu visas noteiktās prioritātes, bet tas, kam es gribētu vērst uzmanību, ir tas, ka nolikums paredz arī to, ka prioritāri atbalsts tiek sniegts projektiem tiem, kuri līdz šim ir sadarbojušies šī mērķa īstenošanā ar pašvaldībām, un tiem pieteikumiem, kas ir veidoti sadarbībā un ietver vairākus projektu partnerus. To es gribētu akcentēt, lai domājot par jaunām idejām, jūs arī padomātu par to, ka varbūt jums ir mērķtiecīgi un interesanti veidot projektu sadarbībā ar kādu citu kopienu vai sadarbojoties vairākām kopienām veidot vienu projektu pieteikumu. To paredz nolikums, ka prioritāri atbalsts tiek sniegts projektiem, kas ietver vairākus projektu partnerus.
Un tālāk jau par tiem definētajiem apakšmērķiem. Tātad, lai sasniegtu mērķi, programmā ir izdalītas tā kā trīs atsevišķas daļas. Pirmais ir atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma elementu, ilgspēju un attīstību. Tas, kas ir iekavās, tā definīcija izņemot dziesmu un deju svētku tradīciju, tas šajā pirmajā apakšmērķī neiekļaujās, jo faktiski atbalsts dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībai tiek atbalstīts trešā apakšmērķī, tādēļ viņš arī tajā pirmajā ir iezīmēts, kad izņemot dziesmu un deju svētku tradīciju. Otrais apakšmērķis, kas programmā parādījās, manuprāt, 2024. gadā, ir atbalstīt pieteikumu sagatavošanu elementa iekļaušanai Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tātad mēs atbalstam arī tāda veida projektus, kuri vēl par elementiem, kuri vēl nav iekļauti sarakstā, bet ja jums ir ideja un jau ir veikti priekšdarbi un kaut kur jau jūs esat šajās darbībās pavirzījušies, tad jūs šeit varat sniegt projektu pieteikumu, lai piesaistītu ekspertus vai veiktu kādu izpēti un sagatavotu pieteikumu atbilstoši tām prasībām, kas tiek prasītas, lai pieteikums varētu tikt ierakstīts Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un tātad trešais atbalsta mērķis ir saistīts ar dziesmu un deju svētku tradīciju, un tas paredz sniegt atbalstu aktivitātēm, kas notiek starpsvētku periodā, un precīzi ir noteikts, ka mērķis ir atbalstīt jaunradi un jauna kultūras piedāvājumu veidošanu tradīcijas ietveros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa. Es domāju, ka tie, kas ir dziesmu un deju svētku kustībā, noteikti ļoti labi zina, ko nozīmē tas tradicionālais starpsvētku process, tas ir, kur jums ir kaut kādas kopīgas aktivitātes, kas paredz gatavošanos dziesmu un deju svētkiem, bet šī mērķprogramma attiecās tieši uz tām aktivitātēm, ko jūs darat, kas nav saistītas ar gatavošanos dziesmu un deju svētkiem, kas nav saistīts ar šiem obligātajiem starpsvētku periodu pasākumiem, bet kas ir jūsu pašu jaunas iniciatīvas un jauni koncertu uzvedumi vai jauni deju choreogrāfiju uzvedumi, kas notiek ārpus šī regulātā procesa. Un tad detalizētāki par to, kas var piedalīties un ko šajā mērķprogrammas konkursā var pieprasīt. Un te es izdalīju vairākus slaidus tieši attiecībā uz katru no apakšmērķiem, jo tur atšķirās gan dalībnieku skaits, gan arī tās aktivitātes, kas katrā apakšmērķī tiek finansētas. Tātad pirmais apakšmērķis, kas ir nemateriālā kultūras mantojuma elementu ilgtspēja un attīstība, paredz, ka pieteikums var iesniegt biedrības nodibinājumu komersanti, kas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir norādīti kā pieteikuma iesniedzēji, vai arī norādīti sadaļā iestādes un institūcijas kā elementa uzturētāji. Un tad ir būtisks jaunums, kas ir tieši no šī gada, ka šajā apakšmērķī uz atbalstu var pretendēt arī pašvaldības vai pašvaldību iestādes, kas pieteikušas elementu, kas jau ir iekļauts nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un spēja apliecināt savu ieguldījumu šī elementa uzturēšanā. Mērķprogrammas nolikuma pielikumā ir arī atsevišķa tabula, kurā ir diezgan detalizēti atrunāts, kā tiek izprasts šis ieguldījums, kur vienkārši jums ir jāizpild un jāsniedz informācija, un tādā veidā jūs arī šo ieguldījumu apliecināsiet.
Un attiecīgi šajā apakšmērķī finansējums ir paredzēts, varētu teikt, 3 aktivitāšu veidiem. Tās ir aktivitātes, visdrīzāk pasākumi, kuru pamata auditorija ir jūsu pārstāvētā elementa glabātāji un prasmju nesēji. Otraja ir pasākumi, kas paredz jaunu prasmju nesēju veidošanos, un te ir jāņem vērā, ka nolikumā ir norādīts, ka tam ir jābūt uz rezultātu vērstam, un rezultāts ir, ka uzlabojās, ka palielinās jauno prasmju nesēju skaits. Un trešā aktivitāte ir kopienas savstarpējā sadarbība, tīklošanās un citas kopīgas iniciatīvas, kas notiek kopienas ietveros. Un kas te ir arī būtiski, ir nolikums arī nosaka, ka šajā apakšmērķī finansējums netiek piešķirts būvdarbiem, remontiem, kā arī nevar pieprasīt finansējumu pamatlīdzekļu iegādai. Tur gan nolikumā ir atruna, ja vien tur projekta pieteikums skaidri neparedz, ka šiem pamatlīdzekļi ir nepieciešami un būtiski projekta iecerēji un īstenošanai. Respektīvi, ja jums ir tā, ka jūs veidojat aktivitāti, ja jums ir, piemēram, aktivitāte, kas paredz jaunu prasmju un nesēju veidošanu, un tur ir būtisks, es tagad nevaru iedomāties piemēru, bet es domāju, ka tā noteikti varētu būt, ka tur ir būtisks jums arī kāds instruments, kas jums ir nepieciešams, kas kvalificētos kā pamatlīdzeklis, tad jums projekta pieteikumā ir jāsniedz diezgan detalizēts pamatojums, un ja jūs spējat pierādīt, ka bez šī instrumenta īstenībā tā projekta realizācija ir neiespējama, tad tādam rīkam jūs finansējumu šeit varat prasīt, bet vienkārši nopirkt jaunu galdu, jaunu krēslu, printeri vai kaut kādas citas lietas, to šis mērķprogrammas finansējums neparedz. Tā. Savukārt, otrais programmas apakšmērķis, kas paredz pieteikumu sagatavošanu elementu iekļaušanai Nacionālā kultūras nemateriālajā sarakstā, šeit uz atbalstu var pretendēt tikai biedrības nodibinājumu komersanti, attiecīgi pašvaldībām šī sadaļa nav atvērta. Un finansējums ir paredzēts pašai tieši pieteikuma, ko jūs tālāk sniegsiet Nacionālām kultūras centram izstrādēji. Attiecīgi, kā es to saprotu, tur var tikt piesaistīti atsevišķi eksperti, kas veic šīs tradīcijas izpēti vai konsultanti vai pētnieki. Varbūt jums ir nepieciešams finansējums konkrēti jau dokumentācijas izstrādēji un tādiem līdzīgiem cita veida izdevumiem. Un savukārt trešais apakšmērķis, kas ir tieši attiecināms uz dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, tātad šeit arī ir definēts pieteicēju loks, tās ir biedrības nodibinājumu komersanti, kuriem ir vēl definētas apakšprasības, kam ir jāizpildās, lai viņi varētu konkursā pieteikties un šo finansējumu pretendēt. Un tātad nosacījums ir, ka tās ir organizācijas, nolikums paredz, ka tās ir organizācijas, kas ir dibinātas 3 gadus pirms kalendārā gada, kurā tiek izsludināts konkurss. Attiecīgi šogad tātad tās ir organizācijas, kas ir dibinātas pirms 2022. gada. Visas organizācijas, kas ir dibinātas līdz 21. gada 31. decembrim, šogad var pretendēt uz atbalstu. Organizācijai ir jāpārstāv koprepertuāra nozaru amatieru mākslas kolektīvs. Tātad tas pārstāv vai nu kori, vai deju kolektīvu, vai putēju orķestri, vai kokļu ansambli. Tā ir organizācija, kuras tas pārstāvētais kolektīvs ir dziesmu un deju svētku procesa dalībnieks, un tā ir organizācija, kuras
Pārstāvētais kolektīvs starpsvētku periodā pastāvīgi un aktīvi veido un uzstājas ar oriģinālu repertuāru, kas nedublē svētku koprepertuāru. Nu, ar to tiek saprast, ka jā, tur ir konti, ja tas ir piemēram koris, tātad viņam ir koncerti, kurā viņš nevis uzstājās ar repertuāru, kas bija gatavot dziesmu svētkiem, bet tas ir kāds oriģināls repertuārs vai cita veida repertuārs, kas nav tieši saistīts ar svētku koprepertuāru. Un šajā apakšmērķī arī ir definētas tās vajadzības, kurām jūs varat piesaistīt finansējumu, un tas ir jaundarbu pasūtināšana, gan oriģināla mūzika, gan oriģināla choreogrāfija, oriģināla repertuāra papildināšana, jauna satura radīšana un dalība starptautiskos konkursos. Te es varu minēt, lai nav lieki pārpratumi, ka tā ir tiešām definēta dalība starptautiskos konkursos, izslēdzot dalību festivālos. Un, attiecīgi, šajā sadaļā finansējums, tāpat kā iepriekš, netiek piešķirts pamatlīdzekļiem, kā arī finansējumu nevar pieprasīt, un viņš netiks piešķirts tērpu izdevumiem un aprīkojuma iegādei. Es jau redzu, kā mēs ar tiem jautājumiem darām, vai mēs. Tad uz jautājumiem es atbildēšu pēc prezentācijas, lai mums nenojūg tā kārtība. Tad svarīgais jautājums, kā tad pieteikties? Attiecīgi, tad, kad jums ir skaidrs, kad jums ir ideja, jūs atbilstat konkursa nolikumiem, jūs veidojat pieteikumu. Pieteikumu Kultūra Kapitālā var iesniegt tikai elektroniski, un Kultūra Kapitālā pieteikumiem ir izveidota atsevišķa pieteikuma sistēma, kurā jūs autorizējaties, izmantojot portālu Latvija LV, kas nodrošina arī jūsu identitātes pārbaudi. Šeit ir saite, tās portāls ir kkfkulturkarta.lv. Attiecīgi, tur jūs spiežat, ka vēlaties pieteikties, jūs autorizēs sistēmā, un tad jums būs iespēja atlasīt no aktuālo konkursu sarakstu. Jūs izvēlaties šo nemateriālā kultūras mantojuma mērķprogrammu un veidojat pieteikumu, kas ir ļoti svarīgi, kad es aicinu tiešām neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo dienu, jo pēdējā dienā mēs konsultācijas man ļoti grūti sakot reizē. Uz jautājumiem es domāju, ka Linda atbildēsim beigās. Ok. Tā. Es atvainojos, tūlīt es mēģināšu kaut kā tikt atpakaļ uz to prezentāciju. Jūs redzat prezentāciju vēl joprojām, jā? Jā. Jā. Es aicinu pieteikumu neatlikt uz pēdējo dienu. Ja jums ir nepieciešamas kaut kādas neskaidrības par nolikuma nosacījumiem vai neskaidrības par pievienojumiem dokumentiem, aicinu noteikti konsultēties ar mērķprogrammas projektu kuratori, tā ir Līga Ribicka. Un kas ir vēl ļoti būtiski, ka, lai jūs vispār varētu iesniegt pieteikumu, jums ir jābūt nokārtotām līdzšinējām saistībām. Attiecībā par nodokļu parādu es jau pastāstīšu vēlāk. Tas pie pieteikšanās brīža jums nebūs aktuāls, bet pilnīgi skaidrs ir, ka, ja jūs saņemsiet atbalstu, tad pirms līguma slēgšanas jums būs jāpierāda, ka jums nav šo nodokļu parādu, jo finansē
finansējumu mēs varam izmaksāt tikai organizācijām, kurām uz līguma slēgšanas brīdi nav nodokļu parāds. Un ja pēkšņi būs situācija, ka atbalsts ir saņemts, bet organizācijai, kas to atbalstu ir saņēmusi, ir nodokļu parāds un viņi nav iespējams saulaicīgi sekt, tad diemžēl tas piešķirtais finansējums tiks anulēts. Tātad, jā, vēlreiz pieteikumu iesniedzat elektroniski un lūgums to nedarīt pēdējā dienā, lai nav kaut kādas nepatīkamas vilšanās, ka jūs pēkšņi kaut kāds dokuments jums iztrūkst, ko jūs vairs nevarat tajā dienā sagatavot, vai ir kādas tehniskas problēmas, ka jums pēdējā minūtē kaut kas apstājās. Jo, kā jau es minēju, kad pēc tā noteiktā laika nekādā veidā nevar pievienot neko, ko jūs esat aizmirsis pievienot, un iesniegt arī nevar neko. Tad par dokumentiem, kas ir jāiesniedz. Faktiski šeit jums noteikti ir jāvadās pēc tā, kas ir rakstīts nolikumā. Tur ir arī nolikuma 4. punkts, kas ļoti detalizēti apraksta to, ko satura projekta pieteikums un kas ir jāiesniedz. Bet faktiski, tad, kad jūs būsiet autorizējušies sistēmā un veidosiet pieteikumu, jums ir jāizpilda projekta apraksts, kas ir obligātie lauki sistēmā, kas jums jau tā kā ir priekšā, kur jums ir jāatbild vienkārši uz lauka nosaukums, jūs vedina domāt par to, kas šajā laukā ir jāraksta. Jums ir jāizpildā sistēmā pievienota, jau automātiski pievienota ir tāmes sagatave, kas jums ir jāatver un jāsaraksta vajadzīgā informācija iekšā. Un papildus jums ir jāpievieno projekta vadītāja CV. Šeit es vēlos piebilst, ka projekta vadītājs sistēmā automātiski ielasās tas cilvēks, kas ir autorizējies un kas veido šo pieteikumu. Un ja jums ir tāds gadījums, ka pieteikumu sāk veidot organizācijas vadītājs, kuram ir tiesības šo organizāciju pārstāvēt un kurš arī sistēmā var autorizēties, bet tas faktiskais projektu vadītājs ir cita persona, tad tas, kā jums ir jārīkojās šim organizācijas vadītājam, tad, kad viņš ir jāautorizējies sistēmā, ir tiesības pilnvarot organizāciju pārstāvēt arī citas personas. Un attiecīgi, ja faktiskais vadītājs ir kāds cits, tad šai organizācijas vadītājiem ir šai personai jāiedod pilnvarojums, un tad jau tā persona iet un veido sistēmā pieteikumu. Savukārt organizācijas vadītājs pēc tam var ieiet sistēmā, viņš šo pieteikumu redzēs, jo viņam būs pieejams visi organizācijas dati un visi organizācijas vārdā veidotie pieteikumi. Un vēl noteikti ir jāpievērš uzmanība nolikumā noteiktajiem papildus dokumentiem, kas ir noteikti, un arī šie dokumenti atšķirās attiecībā no tā apakšmērķa, uz kuru jūs pretendējat. Tātad, ja jūs pretendējat uz to, kas bija kas ir programmas pirmais apakšmērķis nemateriālā kultūras mantojuma elementa ilgtspēja un attīstība, tad jums ir jāpievieno informācija par līdzšinējo darbību elementa ilgtspējas nodrošināšanā un attīstībā, kā arī jāsniedz informācija par līdzšinējo sadarbību ar pašvaldībām. Nolikumam ir 2 pielikumi. Šī informācija ir pielikumā numur 2 ir izveidota tabula, lai jums būtu vienkāršāk šo informāciju norādīt, respektīvi jūs aizpildat tabulu, un šo tabulu jūs sistēmā pievienojat pie projekta pieteikuma. Savukārt, ja projekta pieteicējs attiecībā uz šo pirmo apakšmērķi ir pašvaldība vai tās iestāde, tad ir jāiesniedz informācija atbilstoši nolikuma pirmajam pielikumam. Un tur arī faktiski ir norādītas aktivitātes, kas ataino līdzšinējo darbību un plānotos mērķus.
Savukārt, ja jūs pretendējat uz pieteikuma iesniegšanu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, tad nolikums neparedz jums atsevišķu papildus informāciju obligātu, bet jums nav aizliegts, protams, pievienot kaut kādus dokumentus, kas jums liekas būtiski projekta vērtēšanas procesā. Tos jūs brīvi varat, tur ir atsevišķa sadaļa, pievienot to dokumentu, un tur jūs tos varat vienot klāt. Savukārt, trešais apakšmērķis atkal paredz obligātus papildus dokumentus. Un tātad, ja jūs pretendējat uz dziesmu un dēļu svētku tradīcijas attīstību, tad jums ir jāpievieno informācija par līdzšinējo darbību un sasniegumiem, kā arī līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību. Tā ir brīvas formas informācija, kur jūs vienkārši viņu veidojat apraksta veidā. Un, ja jums ir tas gadījums, kad jūs pretendējat uz finansējumu dalībai starptautiskos konkursos, tad jums ir noteikti jāpievieno oficiāls uzaicinājuma dokuments, kas ir adresēts tieši tam kolektīvam, kas tajā konkursā plāno piedalīties. Un tur papildus ir jābūt minētam gan konkursa nosaukumam, gan norises laikam un vietai, un ir jābūt skaidri saprotamam arī uzaicinātāju vārdam un kaut kādai kontaktu informācijai, lai nepieciešamības gadījumā ar šo uzaicinātāju mēs varam sazināties. Tātad šo noteikti arī vajag ņemt vērā un nevar palaist garām, ka jūs sistēmā aizpildot pieteikumu, jums noteikti ir jāpārbauda, vai uz jums neatiecas kādi papildus dokumenti, kas jums ir jāpievieno. Un tad arī ļoti būtiska lieta, kā tie iesniegtie projektu pieteikumi tiek vērtēti, jo tas arī ir jāapzinās, ka kultūra kapitāla konkursos konkurence ir ārkārtīgi liela. Arī iepriekšējos gados šajā mērķprogrammā, manuprāt, varēja atbalstīt ne vairāk kā 30% no pieprasītā finansējuma. Un tādēļ projekti tiek ļoti skrupulozi vērtēti. Pirmais, kas ir jāiztur šie administratīvie kritēriji. Tātad projekta iesniedzējs atbilst prasībām. Ja piemēram, tāds uzskatāmākais piemērs, kad ja uz otro un trešo apakšmērķi nevar pretendēt pašvaldība, tad attiecīgi, ja viņa būs šādu pieteikumu iesniegusi, viņš neatbildīs administratīviem kritērijiem, šāds pieteikums atbalstu nevarēs saņemt. Tad ir kritērijs, ka projekts, ko jūs piesakat šajā mērķprogrammas konkursā, jau nav realizēts. Respektīvi, jūs nevarat prasīt finansējumu pasākumam, kas varbūt ir noticis jau šī gada marta sākumā. Vai kas notiks martā, jo programma noslēdzās tikai 20, kā es minēju, aprīļa beigās. Un tad trešais administratīvais kritērijs ir, kad pieteikums nevar būt saistīts ar politisko partiju aktivitātēm. Vēl pie administratīviem kritērijiem nolikumā ir norādīts, ka projekts ir iesniegts noteiktā termiņā, to nokontrolē pati sistēma, respektīvi, ja jūs viņu mēģināt iesniegt pēc termiņa, jūs vienkārši to fiziski nevarēsiet izdarīt. Un arī kritērijs par to, kad ir nokārtotas līdzšinējās saistības, tiek automātiski sistēmā kontrolēts. Un ja jums būs kādi atskaišu parādi, tad jums ļaus pieteikumu veidot, bet jūs viņu nevarēsiet pieteikt. Jums parādīsies paziņojums, ka jums ir nenokārtotas saistības un attiecīgi pieteikumu nevar konkursā iesniegt. Bet, ja visi administratīvie kritēriji ir izturēti, tālāk pieteikumus vērtē pēc nolikumā noteiktiem kvalitatīviem kritērijiem, un tur tagad, veidojot šo prezentāciju, es teiktu, ka var pēc nolikuma izdalīt trīs sadaļas. Viena ir paša pieteikuma kvalitāte,
ka pieteikums atbilst nolikuma prasībām, ir skaidrs, saprotams un ir pamatota tāme, respektīvi pieteikumā ir aizpildīti visa nepieciešamā informācija un pievienoti, ja nolikums paredz, un ja jūs pretendējat uz apakšmērķi, kas paredz šos obligāti iesniedzamos papildus dokumentus, tātad viņi ir iesniegti. Ja kāds no šiem dokumentiem iztrūkst, attiecīgi pieteikuma kvalitāte nav pietiekama, un šāds pieteikums atbalstu nesaņems. Un tas, ko mēs arī citās prezentācijās sakām, varbūt, ja jums ir iespēja, lūgums, tad, kad jums tas pieteikums ir sagatavots, jūs varbūt varat palūgt kādu kolēģi viņu pārlasīt. Vai draugu pārlasīt, lai viņš kā cilvēks no malas jums sniedz komentāru, vai tiešām ir saprotams tajos obligātos laukos, kur jūs sniedzat informāciju par projektu mērķi, kur jūs sniedzat informāciju par projektu paredzamiem rezultātiem, bet cilvēkam no malas lasot ir skaidrs, ko jūs ar to bijāt domājuši. Jo bieži vien cilvēks, kas raksta šo projektu pieteikumu, viņš tajā projektā ir tik ļoti iekšā, ka viņam, protams, pašam viss ir skaidrs, bet eksperts no malas viņu vērtējot, viņam nebūs zināma varbūt tāda informācija, kas ir zināma jums, ko jūs tur nebūsiet norādījis. Tādēļ tam projekta pieteikumam ir jābūt pilnīgi saprotamam, un izlasot šo pieteikumu, nav jārodās kaut kādiem daudz papildus jautājumiem un jāizdara kaut kādi pieņēmumi par lietām, kas tajā pieteikumā nav ierakstītas. Un savukārt ar tāmes pamatotību mēs saprotam to, ka jūs tāmē iekļautās izmaksas esat arī atšifrējuši. Un, respektīvi, ja jūs rakstat, ka tā ir atlīdzība, tad ir jābūt atšifrējumam, vai tā ir atlīdzība par konkrētu darbu, vai tā ir atlīdzība par konkrētu periodu, vai ir saprotams, kam tā atlīdzība tiek maksāta un kāds darbs no tā atlīdzības saņēmēja tiek sagaidīts. Otrā būtiskais vērtēšanas kritērijs ir paredzamā rezultāta kvalitāte. Tā kā pieteikums nevērtē administrācijas darbinieki, pieteikums vērtē nozares eksperti, faktiski jūsu kolēģi, tad tas, ko viņi šajā kritērijā vērtē, tā ir šī projekta aktualitāte vai svarīgums tanī brīdī, atbilstība programmas mērķim, jo var gadīties, ka projekts ir ļoti labi uzrakstīts, viss viņam ir kārtībā, tikai viņš nav saistīts ne ar vienu no mērķprogrammas apakšpunktiem. Attiecīgi viņš neatbildīs programmas mērķim un atbalstu nesaņems. Vai ideja ir pārliecinoša, interesanta, un vai pieteikums atbilst konkrētai mērķa auditorijai, ko jūs esat minējuši kā auditoriju, kam vispār šis pieteikums tiek veidots un gatavots. Un trešā būtiskā lieta šajā mērķprogrammā ir pieteicēja līdzšinējā darbība. Respektīvi, tā kā nolikums paredz, ka jūs sniedzat arī detalizētu pārskatu par savu līdzinējo darbību, tad līdzinējā darbība šajā konkursā ir būtiska un viņa arī tiek vērtēta un ņemta vērā. Un attiecībā uz vērtētājiem, kā jau es minēju, mērķprogrammai ir atsevišķa ekspertu komisija. Šeit es arī esmu norādījusi ekspertu komisijas sastāvu. Viņš ir apskatāms arī mūsu mājaslapā. Tā nav konfidenciāla informācija. Un mērķprogrammas ekspertu komisijas sastāvā ir 3 eksperti, ko ir deleģējis Nacionālais kultūras centrs. Viens eksperts, kas ekspertu komisijā pārstāv Latvijas UNESCO nodaļu. 2 eksperti, kas komisijā pārstāv Kultūra Kapitāla fonda tradicionālās kultūras nozari, un 2 eksperti, kas komisijā pārstāv mūzikas nozari.
jo mūzikas nozares pārstāvniecība šajā mērķprogrammā ir būtiska, jo tā kā te ir paredzēts finansējums jaundarbu atbalstam, tad mums ir jānodrošina, ka šis finansējums tiek piešķirts arī kontekstā ar citām kultūra kapitāla fonda atbalsta programmām un mūzikas nozarē. Finansējums jaundarbiem tiek piešķirts oriģināla mūzikas konkursā, tā kā attiecīgi arī šajā mērķprogrammā mēs cenšamies, lai tas atbalsts būtu samērīgs ar to atbalstu, ko iespējams ir saņemt citās kultūra kapitāla fonda programmās. Un tad viena no pēdējām lietām attiecīgi ir par rezultātiem un par līgumu slēgšanu. Pēc konkursa noslēguma rezultāts visiem tiek izsūtīts automātiski no pieteikuma sistēmas. Jūs viņu saņemsiet uz e-pastu, ko jūs esat pieteikumā norādījuši, kā savas organizācijas e-pastu. Jūs ar šo lēmumu varat iepazīties arī pieteikuma sistēmā, ieejot savā projektā, arī tur pie papildus dokumentiem jums ielasās šis lēmums, kā arī rezultātus mēs publicējam savā mājaslapā. Un atbalsta gadījumā, ja jūsu projekts saņem atbalstu, jums arī lēmumā tiek minēts konkrētais laiks, līdz kuram jums ir jānoslēdz līgums. Un, attiecīgi, pirms līguma slēgšanas jums iespējams būs nepieciešams precizēt tāmi, jo, kā es minēju, konkurence un pieprasījums mērķprogrammā būtiski pārsniedz to iespēju, ko kultūra kapitāla fonds var atbalstīt. Tādēļ bieži vien piešķirtais finansējums nav 100%. Tas nav viss, kas jums būtu nepieciešams, bet tas ir daļējs atbalsts. Attiecīgi uz atbalsta summu ir jāprecizē tāme. Un šogad papildus, kas ir izmaiņa, ir jāiesniedz vai būs jāiesniedz valsts ieņēmuma dienesta apliecināta izziņa, kas sniedz informāciju par to, ka jūsu organizācijai uz līguma slēgšanas brīdi nav nodokļu parādi. Un tad noteiktā termiņā ir jānoslēdz līgums. Ja jums pēkšņi ir situācija, ka kaut kāda iemesla dēļ tajā norādītajā periodā, kas parasti ir 1 mēnesis no pieteikuma izvērtēšanas, jums līgumu tomēr nebūs iespējams noslēgt, jums ir nepieciešams mūs par to painformēt, lai mēs vienkārši to piefiksējam, jo faktiski nolikums paredz, ka ja jūs noteiktā termiņā līgumu neslēdzat, tad mums šis projekts ir jāvirza padomē uz anulāciju. Tā. Tas arī bija pēdējais slaids, un tā, un tā mēs esam ar prezentāciju tikuši galā, bet es saprotu, ka tur jau ir rakstiski vairāk jautājumi, un noteikti, ka vēl radās kādi jautājumi. Jā, paldies, Lindu. Es domāju, ka kamēr mēs tagad atbildēsim uz tiem jautājumiem, kas ir rakstiski iesūtīti, tikmēr tad arī tie, kuriem vēl ir kādi jautājumi klātienē, var droši celt rociņas, un mēs mēģināsim atbildēt uz tiem. Man liekas, uz pirmo jautājumu pat es varu uzreiz atbildēt. Tātad vai 3. apakšpunktā, tātad tas ir apakšpunkts, kas saistās tieši ar dziesmu un deju svētku tradīciju. Pieteikumus nevar iesniegt pašvaldības iestādes, pie kuras darbojas koris deju kolektīvs. Nolikumā ir teikts, ka šim apakšmērķim uz to var sniegt konkursu projektus organizācijas, kas ir biedrības, nodibinājumi un komersanti. Tātad pašvaldības joprojām ne. Pašvaldībām šobrīd projektu konkurss ir atvērts tikai saistībā ar nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu vērtībām. Tās ir pašvaldības, kuras šīs vērtības ir pieteikušas kādreiz. Nākamais ir Roberts Grimbergs. Paldies, Robert. Jā, tas ir maza, bet būtiska detaļa. Nolikumā patiešām ir šis un tas nozīmē, ka šis pieteicējs ir arī, tā jau arī tas vienmēr ir, ka viņš ir arī viena no tām iesaistītajām organizācijām.
kas ir minētas tajā punktā. Jā, paldies. Tas vienkārši tāda maza detaļa, tas droši vien prezentācijā tad arī jāpievērš uzmanība. Jā, es to izlabošu. Es saprotu, jā, ka idejiski ir tā, ka vai nu viņš ir tas, kurš ir pieteicis šo elementu sarakstā, vai arī viņš ir minēts pie tām iestādēm un institūcijām. Es to pareizi saprotu, jā, Gitu? Jā, nu droši vien, ka tad jāizmanto būs un vai, lai būtu pavisam precīzi, jo bieži vien ir tā, ka viņš ir arī minēts pie organizācijām, tas, kas Mhm. iesniedz. Jā, Jā. es varbūt varu precizēt to savu jautājumu. Attiecīgi, zinot kultūra kapitāla fondu, ka vienmēr lielajā konkurencē atradīs iemeslu, lai pateikt nē kādam, tad šis varbūt būs kā iemesls. Jo attiecīgi šie pieteikumi iesniedzēji bieži vien ir viena persona vai viena institūcija. Un kas attiecīgi šajā gadījumā var būt tikai viens pretendents, kas var finansējumam pretendēt šajā gadījumā. Jo dažās šajās elementos ir tiešām tikai viens norādīts kā vārds, uzvārds vai kaut kāda institūcija. Un viņš arī, protams, ir tajā. Tas nozīmē, ka, piemēram, atsevišķās elementos ir vesels 50 iestādes uzskaitīts kā šie institūcijas un dalībnieki, bet viņi nav kā iesniedzēji. Līdz ar to tad jautājums. Viņi tad, principā, nedrīkst pretendēt uz šo finansējumu. Jā, taisnība. Vārdam ir nozīme, pat tik mazam vārdiņam. Tur vienkārši jā, Līdz ar to vēlreiz. šī konkurence šobrīd jau automātiski ir sadalījusies uz miljonus daļām. Tad pretendēt šobrīd varēs tikai tie, kas ir iesnieguši. Nē, pretendēt var joprojām tie, kas ir minēti kā organizācijas, biedrības, nodibinājumi, komersanti. Nu, kas ir norādīts, kā, nu labi. Jā. Mēs izlasīsim vēl ar lupu, vēlreiz izlasīsim. Tas ir kultūra kapitāla fondu lielās izpriedzes. Jā, paldies, Robert. Jā, tad noteikti. Nē, tur ir domāts nevis, manuprāt, tur ir, jā, bet tur ir neveikls formulējums, bet idejiski ir, kad viņš ir vai nu vienā vai otrā sadaļā minēts, un dažos gadījumos viņš var būt minēts abās sadaļās. Es to tā saprotu, un tā tas ir bijis arī iepriekšējos konkursos. Nu, uzmanība tam jautājumam ir pievērsta. Mēs vēlreiz viņu Jā. izlasīsim. Bet idejas, ka ir jā, tā kā Linda saka, ka tev ir jābūt vienā no šīm sadaļām minētam, lai tu varētu pieteikt projektu. Var arī būt minēts arī abās, bet jābūt vienā no. Es gan nezinu tādus gadījumus, kad, nu jā, īstenībā, jā, Roberta, tavā gadījumā tas ir, tu biji kā individuāls pieteicējs, bet attiecīgi projektus var sniegt visas biedrības nodibinājumi, kas ir minēti attiecīgajā pieteikuma sadaļā. Jā, paldies. Jā, varbūt es pie šī vēl varu pieminēt, ka individuāli kā fiziska persona šajā mērķprogrammā startēt vispār nevar. Šī mērķprogramma ir atvērta tikai juridiskām personām un attiecīgi var pretendēt tikai organizācijas vai pašvaldības. Tā. Ir skaidrs, ja? Tā. Tālāk. Vai tērpi nav pamatlīdzekļi? Jautā Otaņķa senlietu krātuve. Nu, šajā gadījumā nolikums ir skaidri paredzējis, ka tērpu iepirkumiem atbalsts netiek sniegts. Noteikti tas, vai tērpi ir pamatlīdzekļi vai nav, iespējams ļoti atšķirās organizācijās, kā viņi ved savu grāmatvedību, bet neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav pamatlīdzekļi, tērpu iegādai šeit atbalstu nevar saņemt. Pašvaldības gadījumā nav iespējams dot visiem projektu vadītājiem piekļuvi vai pilnvarojumu. Kā rīkoties šajā gadījumā, kuru CV pievienot? Nu, gan arī jautājums. Arī pašvaldības gadījumā projektu vadītājiem ir iespēja dot pilnvarojumu. Es nezinu, tas katrā ziņā noteikti nav saistīts ar tehnisku problēmu, bet tas, kas šajā gadījumā tad ir jādara, tad ir jāpieņem, ka projektu vadītājs ir tas cilvēks, kurš šo projektu sistēmā ir veidojis, kuru uzvārds tur ielasās, un ir jāpievieno tās personas CV.
Jo faktiski tā persona, kas sistēmā aizpild šo projektu pieteikumu, viņa arī apliecina, ka visa šī projekta informācija, kas tur ir ievadīta, ir patiesa, atbilst īstenībai, un nosacīt viņa parakstās zem šī projekta, un tādējādi mēs viņu arī traktējam kā projektu vadītāju. Jā, pat ja tur būs kāds cits vēl, kurš tiešām reāli darīs, tad arī viņa CV noteikti ir jāpievieno, paskaidrojot droši vien. To jau vienmēr var arī paskaidrot pašā Nu, to projektā. var paskaidrot, bet tai personai, kas sistēmā ielasās ailītē projekta vadītājs, tai ir obligāti jābūt pievienotam pie projekta viņa CV. Tā, vai viena biedrība drīkst iesniegt divus dažādus pieteikumus, jo ir dalībniece divās vērtībās? Es domāju, viņi var iesniegt arī 4 dažādus pieteikumus. Jā, nav ierobežojums pieteikumu skaitam, ko jūs iesniedzat šajā konkursā, nav ierobežojumi. Jums tikai tas ir gan jāsaprot, ka, kaut kādā, nevis kaut kādā brīdī, bet faktiski jūs, protams, konkurēsiet arī paši ar sevi. Tā tas neizbēgami būs. Jā, bet ja pieteikumi būs saistīti viens ar vienu vērtību, otrs ar otru, tad viņi Jā, skatīt, jā, kā līdzvērtīgi, jā. Tā, vai jaunradas gadījumā, kad pieteikumu iesniedz biedrība, ir obligāti iepriekšēja sadarbība ar pašvaldību? Ja kolektīvs darbojas pašvaldības finansētā kultūras centrā, vai tā automātiski jau nav sadarbība ar pašvaldību? Vai jāiesniedz vēl kāds papildus apstiprinājums? Es droši vien varētu tagad kā eksperts pateikt savu viedokli. Jūs jau varat nekādus apliecinājumus tur nepievienot. Varat pateikt, ka sadarbība ir un viss. Bet tas jau viss pēc tam vienkārši ir tie mazie punktiņi, kas krājās projektu vērtējot. Jo, ja šī sadarbība tomēr ir laba, tad parasti jau tomēr jums ir vairāk ko pastāstīt. Ne tikai par to, ka jūs darbojaties šajā kultūras namā, un tā jau ir sadarbība. Tas ir mazliet tāda formāla lieta, un jūs būsiet formāli to kritēriju izpildījuši. Bet, ja jūs varat pateikt kaut ko vairāk par šo labo sadarbību, tad noteikti vienmēr ir vērts to darīt. Nenovērtējiet visu šo informāciju par zemu. Un, jā, nevajag tam pieiet pārāk formāli. Nākamais jautājums atkal notaņģiem. Vai ilgtspējas mērķim der kultūra telpas tautas tērpu kreklu rakstu digitāls katalogs? Lai samie raksti turpina dzīvot, lai neklonē 2 kreklu rakstus, visi kolektīvi darinātāji maketēt un publicēt. Droši vien, ka katrs projekts ir pilnīgi unikāls un katrs tiks vērtēts, un es arī nedomāju, ka kāds eksperts šobrīd vispār ņemtos atbildēt uz šo jautājumu, vai tas der vai neder. Noteikti sniedziet šos projektus. Droši vien, ka tas nebūs ļoti precīzi mērķēts uz mērķprogrammas šobrīd izvirzītajām prioritātēm, kur vairāk ir šī kopienas veidošana. Bet tas nenozīmē, ka varbūt, ja projekts ir izcili uzrakstīts un tiešām ir skaidrs mērķis, ka tas netiks atbalstīts. Šobrīd tiešām to mēs nevaram pateikt. Nākamais jautājums no Ingas saistībā ar 3. tātad atkal dziesmu svētku apakšmērķi. Ja nodibinājums organizē koncertu korim, kas nesatur dziesmu svētku repertuāru, bet nav jaundarbu, kas rakstīts speciāli korim, vai šāds projekts atbilstu mērķim? Tātad vēlreiz turu blakus nolikumu. Un kā mērķis tur ir minēts, ka tas ir finansējums jaundarbu, oriģinālu mūzikas, oriģinālu horeogrāfijas pasūtināšanai, oriģinālu repertuāru papildināšanai, oriģinālu koncertu uzvedumu un citu jaunu kultūras produktu sagatavošanai. Tātad te jau zem tā citu un arī zem oriģinālu koncertu uzvedumu tā atbilde slēpjas. Ja jūs varat pateikt, ka tas tiešām ir kaut kas jauns, nebijis oriģināls, nevis vienkārši kāda kārtējā koncerta programma, ko koris vai deju kolektīvs ir sagatavojis, tad tas atbilst mērķim. Kā jāapstiprina partneru iesaiste? Jautā Elvita. Vai tas paredz, ka daļa finansējuma jāparedz partneriem? Es teiktu, ka var šo finansējumu paredzēt partneriem, var arī neparedzēt. Apstiprināt var, es domāju, ka ļoti dažādi. Gan ar kaut kādu vienošanos, ja tāda ir, varbūt jums ir kāda sarakste,
elektroniska, kas parasti arī ļoti labi noder. Domāju, tā forma var būt ļoti dažāda. Bet galvenais jāpievērš uzmanība, vai ir šādi partneri, un tad jau kā to pierādīt, to var tiešām dažādi. Galvenais, lai projekta pieteikumā tas ir skaidri nolasāms, ka ir tie partneri, lai tas nepaliek vienkārši kā teikums, ka projektam būs arī partneri. Nu, ja ir tie partneri, jāmin, kas ir tie partneri un kāda ir tā aptuvenā vienošanās, ko jūs kopīgi darīsiet. Otains, trešais jautājums. Vai partners var būt kultūra telpas cits ciems vai drīzāk cita vērtība no saraksta? Es domāju, ka gan. Var būt ļoti dažādas šīs formas, jo šeit tiešām ļoti svarīgs ir tieši tas tīklošanās moments. Lai kā man nepatīk šis vārds, bet tas, ka jūs šo kopienu veidojat, jūs to stiprināt. Jūs to varat stiprināt gan tiekoties ar citu kultūra telpu un daloties ar pieredzi un rādot, kā jūs to darat un kā citi to dara, bet jūs varat arī savā starpā tikties un kaut kādas labas lietas kopā darīt. Tā kā es teiktu gan. Piemēram, man šobrīd nav. Jo es nevērtēju iepriekšējo konkursu, man nav tāda svaiga piemēra uzreiz arī. Bet es iztēlojos, ka tas varētu būt arī ļoti laba kaut kāda sadarbība Dienvidkurzemes kultūra telpu ietvaros, kas mums jau arī notiek. Vai pat arī vienkārši Nīcas kultūra telpas ietvaros dažādi varētu būt. Un man droši vien arī patīk, kad brauc tālāk ciemiņi un draudzējas savā starpā. Paldies. Tālāk, no suitiem jautājums no Māras. Kādā veidā partneri var būt iesaistīti? Jā, es domāju, ka Mārta, tu jau pati šeit atbildi, tātad arī šī telpa nodrošināšana, arī tas īstenībā ir partnerība. Un šis apliecinājums, jā, es saku, tas var būt ļoti dažādā veidā apliecināts. Tā sadarbība var būt apliecināta dažādā veidā. Tur netiek prasīt notariāli apstiprinātas nekāda līguma, bet mēs zinām, ka to var dažādi apliecināt. Tālāk jautājums. Projektu var iesniegt kolektīvu dibināta biedrība, ja kolektīvam ir pašvaldības piederība. Linda, šis jau priekš manis jau izklausās par sarežģītu. Jā, tieši tā tas arī ir domāts. Ja kolektīvam ir pašvaldības piederība, tad kolektīvam iespējams ir atbalsta biedrība vai paši biedri ir nodibinājuši biedrību, un tā ir tā organizācija, kas nāk šajā mērķprogrammā un pretendē uz atbalstu, un pēc tam arī realizē projektu. Nav atceru, paldies Dievam. Tieši tā, tik ātri nebūs tas, kad, kā lai saka. Jā, ieslēdzēt mīļie mikrofonu. Jā. Savus cimnu gan nost. Jā, protams, tas viss kārtībā. Paldies. Paldies. Tā, tad ar šo jautājumu mēs tikām laikam galā. Jā, pašvaldība nevar pretendēt, bet biedrība, kas ir saistīta ar kolektīvu, tiek gaidīta. Nākamais ir būtībā par to pašu. Jā, respektīvi šajā gadījumā šim kolektīvam, kurš darbojās zem pašvaldības, ir jāatrod kāda biedrība, kas ir gatava uzņemties par viņu rūpi un ar kuru tam kolektīvam ir kaut kāda veida sadarbība, un tad var pretendēt uz dalību. Nākamais. Tātad, vai par sadarbības partneri var tikt uzskatīts latviešu izcelsmes komponists, koreogrāfs no ārvalstīm, kurš nepārstāv kādu konkrētu organizāciju? Man liekas, ka tas īsti neatbilst, ja es pareizi saprotu. Linda, kā tu saproti? Es arī saprotu, ka tas, kas jums ir, kā teikt, iesaistītais projekta īstenotājs, vai šajā gadījumā es saprotu, ka te ir ideja, ka jūs šim komponistam pasūtītu kādu jaunu darbu, tas gan nevarētu traktēt, kā to nebūtu pareizi uzskatīt par projekta sadarbības partneri. Tas jau jums ir daļa no savā, es viņu
pieskaitīt pie projekta īstenotājiem, ja viņš ir viens no tiem, kas iesaistās projektā un raksta skaņdarbu. Šajā gadījumā, es domāju, sadarbības partneri drīzāk varētu būt divi kolektīvi, kas varbūt sadarbojās ar vienu komponistu un veido vienu koncertu uzvedumu. Bet, ja es pareizi sapratu jautājumu. Tātad pašlaik laikam, nē, vēl 2 jautājumi ir ienākuši. Tātad, jau 3. Vai liela koncertu uzveduma gadījumā tāmē drīkst parādīties gan tehniskās, gan saimnieciskās vajadzības, ja prioritāri būs jaunie studējumi? Parādīties jau drīkst viss, kas tāmē droši vien. Jūs pareizi arī nojaušat, ka prioritāri arī atbalstīt tiks visticamāk jaunrade, un tad jau tās tehniskās vajadzības pēc tam pēc iespējām, ko lai citu es jums saku. Bet tās noteikti nebūs prioritāri atbalstāmas. Ja būs iespēja, tad tiks atbalstīts, ja ne, tad pirmais būs jaunie studējumi. Jautājums no Bārtas. Ja esmu nodibinājis biedrību tikai šogad, vai es jau varu startēt mērķu programmā? Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, no kura es arī mazliet baidījos, jo ir mums tādas vērtības sarakstā, kurām biedrības ir parādījušās burtiski tikai pēdējā laikā. Un šobrīd ir tā, ka pēc nolikuma mēs sagaidām šīs atskaites par darbību pēdējo 3 gadu laikā. Tāpēc es pat laikam nevaru uzreiz uz šo jautājumu atbildēt. Es gribētu teikt, ka ir iespējami izņēmumi, bet pēc nolikuma tā īsti tomēr nav. Te drīzāk ir jāprecizē, uz kuru daļu, jo ja šī biedrība jau ir ierakstīta nemateriālā kultūras mantojuma saraksta vienā no tām sadaļām, vai nu kā pieteicējs, vai nu kā iestādes un institūcijas, tad, manuprāt, viņa pēc nolikuma tur nav šķēršļu, lai viņi pretendētu uz finansējumu. Bet, ja viņa nav ierakstīta sarakstā, tad gan nekādas iespējas nav. Savukārt, ja ir runa par to 3. apakšpunktu, tad tur ir nolikumā skaidri un gaiši pateikts, ka nevar, ka tur var piedalīties tikai organizācijas, kas ir dibinātas līdz 22. gadam. Gunta, tā tad ir cerība. Un vēl no Edītas jautājums ir, vai projekta partnerība var būt konkrētās vērtības aprakstā minēto iestāžu starpā? Tas ir, jā, to, ko es jau teicu, ka partnerības var būt visdažādākās. Galvenais, lai mēs lasot, lai eksperti lasot šos projektus, redzētu, ka jūs par to domājat, un tas jums ir viens no jūsu mērķiem - veidot šīs sadarbības, veidot šīs partnerības. Visdažādākās. Un tad beidzot pie vārda tiks arī Ineta, kur ir pacēlus roku, man liekas, jau minūtes 15. Ineta. Man ar pacietību viss kārtībā. Paldies. Vienkārši man vieglāk parunāt nekā rakstīt, tāpēc es šoreiz runāšu. Jā, tad man bišķiņ laikam mulsina tomēr īstenotāji un partneri. Jo, ja es pareizi saprotu, ja choreogrāfi piedalās komponisti, tad viņi patiesībā ir daļa no īstenotājiem. Un savukārt, ja tie būtu, piemēram, koris klāt piedzied, piemēram, tad tas būs kā partneris, vai pieņemsim kāds kultūras nams, tad tas būs partneris. Vai es pareizi saprotu? Nē, es nedomāju, ka... Es nezinu, kāpēc tādu atbalstu. Es drīzāk nedomāju, ka tas ir domāts, ka, ja koris piedalās uzvedumā, tad viņš uzreiz ir kā partners. Es to uztvertu, ka, ja 2 kori sanāk kopā un veido vienu uzvedumu, tad viņi ir partneri. Bet, ja viens, kā teikt, es domāju, kā klāt, kā pieņemsim, 2 kori, viens ir pamat, tā kā, ja šīs idejas varētu teikt, galvenie dalībnieki, un tad, piesaista vēl kāds. Viņa tā ir partnerība, pareizi? Jā, bet tā būtu partnerība, nevis, ka viņi atnāk kā izpildītāji nodzied vienu dziesmu, bet tā būtu partnerība šo projektu, viņi veido kopā. Tā. Jā, tas ir tā ilgtermiņu, viens bez otra neiespējami. Labi. Jā. Es saprotu, var būt, var nebūt, tā kā tas ir atkarīgs no tā, par ko ir vienojušies. Es pareizi sapratu? Jā. Labi. Un man vēl ir jautājums par sadarbību ar pašvaldībām, piemēram, tās varbūt kaut vai pirms tam bijuši koncerti kādās pilsētās, kas ir bijuši. Un cik ilgā laikā tad ir šie 3 gadus ņemam, vai pat vēl ilgākā laika periodā? Un
kā ir šīs partnerības, es viņas veidoju, pieņemsim, kā tādu savu organizācijas CV veidā, pievienoju viņus klāt? Attiecībā par pirmo daļu, cik ilgā periodā, tad ir informācija jāsniedz par pēdējo 3 gadu periodu. Nu, par tiem apliecinājumiem mēs jau, tas arī viens variants, ka jūs veidojat organizācijas CV, jūs tur norādat visas savas līdzinājās darbības, un tur jūs arī minat kādā, ka, piemēram, nezinu, šis pasākums jums tur notika ciešā sadarbībā ar konkrētu pašvaldību, izmantojot viņu telpas, vai tas bija daļa no kaut kāda viņu pasākumu programmas, vai kaut kā tā. Es to tā saprotu, varbūt, ka Gita vēl var piekomentēt. Jā, es arī to tā saprotu. Jā, skaidrs, tie arī bija tie galvenie jautājumi, jo tad es arī viņu redzu kā tādu CV, kur tiek rakstīts šīs sadarbības, kas ir bijis tas kādā veidā. Tad, jā, labi, paldies, jūs atbildējāt, liels paldies. Tā kā es vairāk nevienu rociņu neredzu, un arī rakstiski mūsu jautājumi ir izsīkuši, tad mēs varam šobrīd teikt paldies Lindai. Nē, Roberts laikam vēl grib jautāt. Robert. Jā, es atvainojos. Vēl pavisam īsi, ja pašās nobeigumā vēl var minēt to, ka varbūt vērst uzmanību nākamajiem gadiem, tomēr paskatīties Nacionālajā kultūras centram par to, kas tad šiem elementiem ir tie pieteicēji un kas tad ir norādīts šīs institūcijas šajās sadaļās, jo dažiem elementiem tiešām tur ir uzskaitīts viss, kas pagastā bija, sākot no bibliotēkām, skolām un visām citām institūcijām, bet daži elementi ir tikai ar vienu norādītu institūciju, piemēram. Un līdz ar to, vai arī kāds cits ir uzrakstījis vispārīgu tekstu, piemēram, kā aušanas prasmes uz Pētera Viļņamsona stellēm, ir, ka visas organizācijas, kas darbojās ar šo, līdz ar to tad vajadzētu tādu konsekventi ieviest, varbūt, lai saprotams par elementiem, ka, principā jau visi var glābt šo visiem Latvijā svarīgo kultūras elementu, kas būtu jebkurš, ne tikai viena organizācija, kas šajā gadījumā būtu pie kāda no elementiem norādīt, ka tikai viņi ir tie monopoli, kas drīkst ar šo elementu strādāt, un neviens cits nedrīkst par šo rūpēties un gādāt. Lai gan tas ir valstiski ļoti būtisks un nozīmīgs elements. Un principā tad sanāk, ja kāds cits gribētu šo elementu arī attīstīt, tad viņam būtu alternatīvs savus pieteikums jāveido ar elements numur 2, tas pats. Tā kā vienkārši tas nākotnē precizēt un varbūt pilnveidot šo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu tādu, loģiku, principā. Paldies, Lāsa. Paldies, Robert. Tā kā tas bija tieši ierosinājums kultūras centram, Nacionālajam kultūras centram, tad es arī vienu repliku pateikšu, atbildēju. Sarakstu veidojat jūs, pieteicēji. Un mēs varam, es atvainojos par vulgāru teicienu, mēs varam tiešām izstiepties, sarauties, bet to, kāds ir pieteikums, šo tekstu mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam lūgt un mudināt, un tie, kuri saņem no manis ēpastus, tie zina, ka es arī lūdzu un mudinu papildināt šos sarakstus, precizēt. Bet patiesībā saraksts veidojas no apakšas, un tas ir labi. Un to, kāds viņš izskatās, tas ir iesniedzēju ziņā. Mēs viņu varam tikai izrediģēt, salikt komatus un salikt punktus un varbūt drusciņi tekstuāli apdarināt, bet saturu mēs nekoriģējam. Tātad, kā jūs gribat izskatīties sarakstā, tā jūs tur arī izskatāties. Es pieļauju, ka tie, kuriem patīk kārtība, tiem man atbildi nepatiks šobrīd, bet tā nu tas ir. Mēs esam tomēr šo pozīciju apņēmušies uzturēt, ka mēs šo saturu nemainām. Ko jūs iesniedzat, mēs viņu tikai varam mazliet piepucēt un padarīt glītāku. Un mudināt un lūgt precizēt un sūtīt biedrības jaunas. Bet tas ir viss, ko mēs varam darīt. Sandrai tikmēr ir jautājums. Man varbūt nav jautājums, cik tā kā piebilde attiecībā, tas gan neatiecās Nacionālo kultūras centru šajā gadījumā, bet tieši uz kultūra kapitālu, jo šī mērķprogramma jau 3. gadu ir tieši tā pašā finansējuma apjoms nav mainījies, 450 000, bet ar katru gadu palielinās gan elementu skaits, gan šogad ir palielināts arī tā kā pretendentu skaits no pašvaldībām. Kultūra kapitāls lepojās katru gadu, ka viņiem ir tā kā aizvien lielāks un lielāks budžets attiecībā uz projektiem, kā varbūt tomēr arī vajadzētu pret šo mērķprogrammu izturēties tā kā pret pieaugošu
pieaugušu kopienu, gan tāpēc, jā, kā es teicu, gan tāpēc, ka elementi paliek aizvien vairāk, līdz ar to darītāji paliek aizvien vairāk, gan viņš paplašinās šis skaits. Jā. Jā, es saprotu jūsu komentāru, es viņu pieņemu zināšanai un ņemu vērā. Vienkārši, diemžēl šī gada budžets neļāva šai mērķprogrammai finansējumu palielināt, jo paralēli tika izveidota pilnīgi jauna mērķprogramma, kas bija rezidenču atbalsta programma, kas arī daļēji kaut kādā veidā varbūt ir sasaistāma, protams, ar citu mērķi, bet tur ir arī daļa spēlētāju, kas pretendē uz atbalstu šeit. Un prioritāte šogad bija atbalsta palielināšana mūsu stipendiju programmā un regulārajā projekta konkursā, kurā ir viss mazākais procentuālais atbalsts, ko mēs spējam nodrošināt no tā, kas tiek pieprasīts. Bet jā, es piekrītu jums, ka programmas finansējums tiešām ir bijis nemainīgs pēdējos 3 gadus. Mums būs drīz jābeidz, citādi jautājumi rodās arvien klāt. Jautājums no Baibas Kļavas. Kāds skaidrojums tam, ka šajā svarīgajā mērķprogrammā pašvaldībām liek iespēju iesniegt projektus, tostarp arī NKM sarakstu papildināšanai? Droši vien, ka es varu pateikt vienkārši no Kultūra Kapitāla fonda eksperta puses, ka tas bija padomas lēmums. Par to ir bijušas garas diskusijas iekšēji ar ārējiem partneriem, ar iesaistītajiem, un tāds tas lēmums šobrīd ir. Bet tā kā nolikums nav iecirsts akmenī, tad tas mainās, un mēs nezinām, kāds tas būs nākamajā gadā, bet šobrīd tas ir tāds. Tālāk, Andra jautājums. Vai sniegt var tikai tās pašvaldības, kas ir elementu pieteicējas, vai arī norādīts kā institūcijas? Nē, tikai tās, kas ir elementu pieteicējas. Tā. Es ceru, Baiba, vai es atbildēju uz jautājumu? Es redzu, ka tu turpināji. Es ceru, ka atbildēju. Jo mēs esam mazliet pārsnieguši to, ko es solīju. Mēs jau esam stundu un tūlīt būs 15 minūtes. Tādēļ tad šobrīd sakām paldies. Jūs varat turpināt, droši vien, ka jums jautājumi joprojām daudz ir, rakstiet. Mēs mēģināsim atbildēt atsevišķi jau katram. Un šis seminārs būs pieejams arī ierakstā, tā kā varat droši arī aicināt citus to noskatīties. Paldies, saku Lindai Karlinai. Paldies, Linda. Paldies. Lai veicas konkursos. Turam īsti. Jā. Paldies, un es tikai pievienojos Gitai, kad mēs aicinām par visiem neskaidriem jautājumiem laicīgi sazināties ar kuratoru, viņi noteikti jums atbildēs. Un pirms projekta rakstīšanas lūgums iepazīties ar nolikumu un vēlreiz visām prasībām iziet cauri. Paldies, liels!